Labdien, man sauc Māra. Es biju saslimas, man 8 bija slimība. Un tad Dieviņš man dziedināja, palūdza mammu, tēvs par mani lūdzu. Tad es pamotos pa nakti, tad mana astiņa bija kotināta un pateicība Dievam. Mīļais Dievs, slavu Tev par to, ka Tu esi mūsu ārsts, ka Tavās rokās ir mūsu veselība, ka Tavās rokās ir visa mūsu miesa, katra tā šūna. Paldies par to, kā Tu mūs uzlūko, kā Tu mūs uzturi, kā Tu mums dod spēku. Paldies par to, kā Tu uzklausīji šī bērniņa lūgšanu un nekavējoties dziedināji. Slavu Tev, ka šī mazā dvēselīte varēja to piedzīvot, ka Tu uzklausi lūgšanas. Mēs lūdzam par katru, ko mēs zinām, kam ir veselības problēmas, izaicinājumi, lielākā vai mazākā mērā, ka Tu pieskaries, ka Tu atdari elpceļus, ka Tu dziedini orgānus, ka Tu dziedini katru šūnu, audu, ka Tu palīdzi arī, kur ir kādas ļaundabīgas saslimšanas, ka Tu dāvā savu dziedināšanu, savu risinājumu, dod gudrību ārstiem, dod spēku un izturību, un katram tuviniekam un draugam, kas ir blakus, palīdz mums, kad ejam cauri veselības problēmām, dziedini pēc savas žēlstības, uzturi, vadi. Un slavu Tev, Kungs, ka Tavās brūcēs mēs esam dziedināti. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen.